Vēlā svētdienas pēcpusdienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rēzeknes daļā tika saņemts izsaukums uz Rēzeknes mikrorajona Makarovkas dārza kooperatīvu. Tur bija izcēlies Kūlas ugunsgrēks. Negadījumā nodega 4 mājiņas. Cik lielā platībā ir postījumi? Šajā pusītē kaut kur varētu būt kāds pushektārs, laikam, un arī dzelzceļa otrā pusē. Kad kvadrātmetri 200 laikam izdeguši. Pēc valsts policijas datiem no šī gada 1. februāra līdz 6. aprīlim Rēzeknes iecirkņa teritorijā tika reģistrēti jau 116 Kūlas ugunsgrēki. Ir uzsāktas 67 administratīvās pārbaudes, bet pagaidām nav sastādīts neviens administratīvais protokols. Par laimi dārza mājiņu ugunsgrēkā cietušo nav. Tomēr īpašniekiem ir radušies zaudējumi sadegušās iedzīves dēļ. Dārza mājiņās iespējams, ka bijis kāda iedzīve īpašums un tā tālāk cilvēkiem. Līdz ar to droši vien, ka zaudējumi ir. Pagājusī nedēļa ir bijusi postoša, un pērnās zāles ugunsgrēkos ir nodegušas arī vairākas ēkas visā Latgalē. Vien aizvadītajās brīvdienās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 549 izsaukumus, no kuriem 330 bija Kūlas ugunsgrēki. Lai gan sinoptiķi arī tuvākajās dienās sola īslaicīgus nokrišņus, visā Latvijā saglabājas augsta uguns bīstamība, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti būt uzmanīgi ar uguni.